Sveicināti! Es esmu Swedbank Private Banking vadītāja Astra Šepa. Jūs klausāties 15 minūtes ar Swedbank Private Banking podcastu, kurā ar kolēģiem un viesiem runājam par aktuālo, noderīgo un interesanto ieguldījumu pasaulē. Jaunas epizodes iznāk 2 reizes mēnesī, katru otro pīkdienu. Sekojiet mums, lai nepalaistu garām jaunākās diskusijas par ieguldījumiem. Sveicināti klausītāji! Šīs dienas epizodē atskatīsimies uz notikumiem februārī un, protams, nevaram nepievērsties arī šiem pēdējās nedēļas notikumiem, bet to gan tad pārunāsim podkāstu beigās. Šodien esam divatā, es Vents, un man ir pievienojusies privātbanķiera Linda Bērziņa. Čau, Linda! Čau, Vent, un sveicināti klausītāji! Man ir tāda sajūta, ka šis gads finanšu tirgos ir sācies kā, klausoties kādu dziesmu vai podkāstu 2-3 reizes ātrāk, ir vēlme atgriezties tādu normālu ātrumu un notikumu gaitu. Un Līga janvāra notikuma epizodē jau minēja, ka janvārs noslēdzās spilgti, un februāris, īpaši jau februāra beigas un marta sākums ir nemazāk notikumu bagāts. Jā, finanšu tirgus rezultāti par reģioniem un par nozarēm ir ļoti dažādi. Bet sākam ar ASV. Droši vien kā ierasts, un februāris kopumā nebija veiksmīgs ASV akciju tirgiem. Šis S&P 500 indeks ar lielākiem 500 uzņēmumiem Amerikā noslēdz mēnesi ar nelielu kritumu, un no gada sākuma ir faktiski pa nulēm. Ja runā par iemesliem šim, tad investori bija nobažījušies par ekonomikas izaugsmi, par tarifu ietekmi, kā arī par būtisko patērētāju sentimenta kritumu janvārī. Amerikāņi joprojām nav pārliecināti par darba tirgus iespējām, un vairumam arī pirktspēja neuzlabojas. Savukārt 20. februārī ASV augstākā tiesa lēma, ka prezidents Trumps ir pārsniedzis savas pilnvaras, piemērojot tarifus valstīm bez kongresa piekrišanas. Šis ASV augstākās tiesas lēmums attiecas gan uz 2025. gada sākumā apstiprinātajiem tarifiem Meksikai, Kanādai un Ķīnai, gan uz tiem, kas tika izziņoti tā sauktajā atbrīvošanas. Pagājušā gada aprīlis slavenais. Jā. Un šim visam sekoja atbildes gājiens no Trumpa, nosakot 10% tarifu visām importa precēm uz 150 dienām. Šī lēmuma pagarināšanai gan būs vajadzīgs kongresa akcepts. Redzēsim, kā tas viss attīstīsies, bet lielākie ieguvēji šobrīd vismaz uz to 10% tarifu samazināšanu ir Brazīlija, Ķīna un Indija. Tad šīm valstīm tarifi būs mazāki, zaudētāji, tad droši vien tās valstis, kurām izdevās ar Trumpa vienoties, ir virkne Eiropas valstu, Dienvidkoreja un arī Japāna. Kas svarīgi šī sakarā par tarifiem, ASV augstākā tiesa skaidri nenoteica, vai ASV valdībai ir jāatmaksā 25. gadā pielemto un iekasēto tarifu līdzekļi. Iepriekš Donalds Trumps apgalvoja, ka atmaksas būšot sarežģīts un teju neiespējams process, ka tiesāšanās varētu ilgt gadiem. Taču neskatoties uz šiem izteikumiem, piemēram, FedEx iesniedza prasību tiesā pieprasot tarifos iekasētās naudas atmaksu pilnā apmērā, un FedExam sekoja arī daudzi citi uzņēmumi, kas arī ir iesnieguši prasības par naudas atmaksu. Drosmīgi. Jā. Pašlaik gan ir runas, ka globālais tarifs varētu tikt palielināts līdz 15% vēl pat šonedēļ. Kaut gan apstiprināts tas pagaidām, kad mēs ierakstām podkāstu, tas ir ceturtdienas rītā, šobrīd nav vēl, jā. Tā kā tarifu un nenoteiktības sakarā, ko vērts ir vēlreiz pieminēt, ka Eiropas Savienība ir apstādinājusi tirzniecības līguma ratificēšanu ar ASV un līdzīgu iemeslu dēļ arī Indija ir atlikusi sarunas. Tas ir loģiski pie tādas nenoteiktības, bet skatoties pa nozarēm, tad liela ietekmi tieši uz ASV akciju tirgus rezultātiem ir atstājuši šie lielās kapitalizācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Tad lielāko kritumu februārī piedzīvoja Amazon akcijas. Varētu teikt, ka februārs bija viens no sliktākajiem mēnešiem. Akcijas nokrita par veseliem 12%, un par Amazon vēl vēlos pieminēt pāris faktus. Tad pirmkārt ir interesanti, ka Berkshire Hathaway pagājušajā gada pēdējā ceturksnī tieši samazināja pozīciju Amazon par 75%. Tad šis sanāk ir viens no pēdējiem Warrena Buffetta lēmumiem, pirms viņš ir atkāpies no Berkshire vadības. Un, starp citu, Berkshire joprojām audzē naudas atlikumu arī gada beigās un neveic liels ieguldījumus.
Un redzēsim, kā tad veiksies jaunajiem vadītājiem, Gregam Ābelam ar investīciju lēmumiem. Un tāda otra nianse, tad domājot par ASV lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem un datu drošumu kopumā, ir jāsaprot, ka šo te uzņēmumu aktīvu, piemēram, datu centri izvietot pa visu pasauli un nav pasargāti arī no militāriem konfliktiem, kā šobrīd tuvajos austrumos. Ir cietuši 3 Amazon datu centri gan Bahreinā, gan apvienotajos Arābu Emirātos. Arī Meta akcijas pēc izrāviena janvāra beigās ir kritušās par 9%, tas februārī. Un Microsoft piedzīvoja kritumu par 7–8%, kas gan atšķirībā no Meta, Microsoft jau bija kritums, 10% korekcija janvāra beigās, par to jau arī kolēģi minēja iepriekšējā rezultātu podkastā. Un kopumā tādēļ arī Nasdaq Composite indeks, kurā ir vairāk šo tehnoloģijas uzņēmumu, februāri arī noslēdz ar gandrīz 4% kritumu, un arī no gada sākuma rezultāts nav īpaši pozitīvs, 2,5% kritums. Kas tad ir galvenais iemesls? Investori uzskata, ka šie lielie tehnoloģiju uzņēmumi plāno šos CAPEX, jeb kapitāla ieguldījumus pārāk lielā apjomā, tad šogad tie ir tas, kas ir minēts, $650 miljardi tieši mākslīgā intelekta jomā, tad šīs izmaksas varētu arī neatmaksāties, droši vien tas tāds investoru redzējums, un viņi grib redzēt, kā tad tas tiks sekts. Un februārī viskaļākos paziņojumus dzirdējām tieši no Meta platformas. Tad Meta paziņoja, ka paplašina sadarbību ar Nvidia, kas tad viņiem piegādās miljoniem šos te Blackwell un Rubin čipus, arī tīkla risinājums. Tad burtiski dažas dienas vēlāk daudzgad līgums tika noslēgts arī ar AMD. Un vēl pēc dažām dienām tika arī parakstīts līgums ar Google par šoreiz gan mākslīgā intelekta čipu nomu. Bet šī visa rezultātā tad redzam, ka investori samazina ekspozīciju tehnoloģiju uzņēmumos, līdz ar to arī ASV dolāros, un palielina ieguldījumus consumer staples, ja pirmās nepieciešamības preču un enerģētikas nozarēs, kā arī diversificē savus ieguldījumus pa dažādiem reģioniem. Jā, tas labs solis tādā nenoteiktībā. Un rotācija no lielajiem teču uzņēmumiem uz citām nozarēm apliecina arī tāds S&P Equal Weight Index, kas gada pirmajos 2 mēnešos bija pieaudzies par 7%. Tad, teiksim, ja fonds ir sekošam indeksam, tad tas iegulda visos 500 ASV uzņēmumos vienādā apjomā ar vienādu svaru. Tad mēs redzam to tā kā virzību uz citām nozarēm. Bet runājot par enerģētiku, joprojām arī ir aktuāls jautājums, kā tad šie tehnoloģiju milži risinās. Viņiem nepieciešamās elektroenerģijas jautājums datu centriem, jo Trumps savā garajā ikgadējā uzrunā nācijai šīs uzrunas laikā arī norādīja, ka teču uzņēmumiem pašiem būs jāražo nepieciešamo enerģiju un pašiem arī jāsadz izdevums. Tieši interesanti ir fakts, ka Trumps priekšvēlēšanās solīja, ka elektroenerģijas cena tiks samazināts pusi. Pagaidām ir tieši pretējs efekts, cena ir tikai kāpusi elektroenerģijai. Un tālāk februārī arī programmatūras, jeb software uzņēmumu akcijas turpināja kritumu, pastāvot bažām, ka mākslīgais intelekts aizstās daļu biznesa un radīs spiedienu uz programmatūras cenām. Virsrakstos vai katru dienu mēs redzējām Anthropic, kas prezentē jaunus rīkus. Šie rīki būtiski ietekmēs programmatūras un kiberdrošības jomas. Jā, un šobrīd šķiet, ka investori piefiksē peļņu un atbrīvojas no vairuma programmatūras uzņēmumu, arī faktiski kiberdrošības uzņēmumiem. Un to labi atspoguļo viens biržā tirgots fonds, kas gan, diemžēl, nav pieejams Eiropas investoriem, privātajiem. Tas ir iShares Expanded Tech Software Sector ETF. Varat to meklēt ar simbolu IGV. Tad fonda vērtība bija kritusies par veseliem 25% no gada sākuma, un šobrīd tomēr sāk atgūties. Un, ja mēs skatāmies fonda lielākās pozīcijas, tas ir Microsoft, Palantir, Oracle, Salesforce un citi. Jautājums tomēr, vai šī investoru reakcija nav bijusi pārspīlēta. Es domāju, ka laiks rādīs, bet ir uzņēmumi, kas izies kā uzvarētāji. Ja mēs runājam par uzvarētājiem, tad 26. gada februāris Anthropic bija pagrieziena punkts. Pirmkārt, uzņēmums vienlaikus piedzīvoja politisku konfliktu ar ASV valdību, milzīgu lietotāju pieplūdumu un tehnoloģiskus lēcienus, gan arī Anthropic vērtība krietni pieauga. Svarīgi gan piebilst, ka Anthropic nav publiski tirgots uzņēmums, un mēs to savā vērtspapīra kontā nopirkt nevaram. Žēl gan, jā. Bet par konflikta būtību
Uzņēmums atteicās atcelt 2 būtiskus drošības ierobežojumus. Pirmais, viņi neatļāva izmantot klodu masveida iekšējai ASV iedzīvotāju uzraudzībai un neatļāva izmantot klodu pilnībā autonomos ieročos. Tās atsauksmes, ko dzird par klaudu, ir tiešām labs rīks. Un šorīt gan arī bija ziņas, ka Antropika ir atstāts sarunas ar Pentagonu. Es dzirdēju, tāpēc sekosim līdzi, pie kā tās novedīs. Labi, bet turpinot par teču, tad 5. februārī sagaidījām arī Nvidia rezultātus par pagājušā gada pēdējo ceturksni, un uzņēmums sniedza ieskatu savās prognozēs arī uz priekšu. Rezultāti jau atkal kā gaidīts bija iespaidīgi un pārsniedza prognozes. Tomēr investori sāk šaubīties, vai Nvidia spēs noturēt izaugsmu arī nākamajos gados. Un saglabāt savu dominējošo stāvokli, jo tā kā šobrīd ir tāds neliels izmaiņas čipu pieprasījumā, kur tirgu ir stipri konkurenti kā AMD un Intel. Kā arī, es minēju par Metu, tad viņi noslēdz līgums ar vairākiem piegādātājiem. Bet katrā ziņā tuvākajā laikā, ja šie tēriņi mākslīgai intelekta attīstībai saglabāsies tajā apjomā kā solīts, naudai vajadzētu pietikt visiem. Jautājums, protams, varētu būt par peļņas maržām, kas Nvidia ir līdz šim bijuši ļoti augsti. Un Nvidia akcijas tad pēc rezultātu paziņošanas nokrita par kādiem 8–9%. Un tad, ja mēs virzamies tālāk no ASV un tehnoloģijas sektora un citiem, pārējot uz Āziju, vēlos pievērsties arī Japānai. Tur 8. februārī notika ārkārtas vēlēšanas, un tajās vēsturiski lielāko pārsvaru, apmēram 70% vietu apakšpalātā, ieguva liberālo demokrātu partija ar premjeri Sanae Takaiči priekšgalā. Un tas tirgiem ļoti patika. Rezultātā Nikkei indeks februārī uzkāpa līdz rekordiem pēc vēlēšanām, un Japāna kļuva par vienu no spēcīgākajiem pasaules tirgiem 26. gada sākumā. Kopējais Nikkei indeksa pieaugums februārī pārsniedza mazliet 10%. Starptautiskie investori Takaiči uzvaru uztvēra arī pozitīvi, kā signālu par ilgtermiņa politisko stabilitāti un lielākiem fiskālajiem stimuliem, īpaši industrijās, kas saistītas ar mākslīgo intelektu, pusvadītājiem un smago rūpniecību. Taču vienlaikus jāpiebilst, ka vēlēšana rezultāts izraisīja obligāciju tirgus svārstības un pieaugošas bažas par Japānas parādu. Japānas valdības obligāciju ienesīgums pieauga, īpaši 10 gadu obligācijām, un tas savukārt ietekmēja arī ASV un Eiropas obligāciju cenas. Un tad, ja mēs turpinām par Eiropu, tad Eiropas akciju tirgi, jeb šis plašākais indeks Stoxx 600 februārī pieauga 8. mēnesi pēc kārtas, gan iespaidīgi priekš Eiropas, un februārī indeks auga par 2,5%, no gada sākuma jau 6%, un līdz pat mēneša pēdējām dienām tirgu valdīja tāds optimisms, ko veicināja uzņēmumu labie peļņas rādītāji un arī cerības uz to, ka procentu likmes varētu tikt mazināts straujāk no ECB puses, jo inflācija Eirozonā janvārī bija nokritusies līdz 1,7%. Tiesa februārī tā inflācijas rādītājs atkal pakāpās uz 1,9%, kas ir ļoti tuvu ECB mērķim. Un arī februārī Eiropas līderi turpināja centienus stiprināt attiecības ar Indiju, un šis brīvās tirzniecības līgums pēc 20 gadu centieniem drīzumā varbūt beidzot stāsies spēkā. Cerēsim, ka tā būs. Taču tepat kaimiņos Zviedrijā ir atkal atsākušās diskusijas par eiro ieviešanu. To ietekmē pieaugošā ģeopolitiskā spriedze un ASV politikas neprognozējamība. Zviedrija arī vēlas tomēr lielāku ietekmi Eiropas Savienības lēmumos. Bet kopumā sabiedrības atbalsts tur nav liels. Skatīsimies, kā tas viss attīstīsies. Un vēl pēdējā ziņa, kas manī piesaistīja saistībā ar Eiropu, ir fakts, ka Ķīnas auto arvien pārņem Eiropas tirgu. Tad pagājušo gadu pārdoto Ķīnas auto skaits jau pārsniedz ASV ražotos. Tikko arī tika pārsniegts Dienvidkorejas auto, tā teikt,
pārdošanas apjomi. Un arī tiek sagaidīts, ka šogad Ķīnas auto varētu pārspēt arī Japānas ražoto auto skaitu. Tieši pārdošanas apjoms. Cerams, ka Eiropas ražotājs spēs noturēt savas pozīcijas, kas droši vien gan svarīgi, jo ir daudz ražotāju Eiropā. Jā, cerēsim, ka izdosies, jā. Jā, bet labi, tad, kā solījām pievēršamies pēdējās nedēļas notikumiem, tad atskatoties tāda potenciāla eskalācija tuvajos austrumos bija gaidāma, un tā bija gan reāla, kad februāra beigās reģionu tika pārvietot vairāk ASV kara kuģi. ASV arī lūdz tās iedzīvotājs pamest Irānu, kas bieži vien ir tāds nozīmīgs faktors. Un šobrīd tad būtiskākais jautājums ir, vai šis konflikts tiks atrisināts ātri, lai kuģu satiksme Hormuz šaurumā netiktu ietekmēts ilgu laiku. Nenoteiktība finanšu tirgiem noteikti nenāk par labu. Un galvenais jautājums saistībā ar kuģu virzību šajā šaurumā ir tas, vai tiks atrisināts apdrošināšanas jautājums kuģiem. Jo, saprotams, ka apdrošināšanas sabiedrības nav gatavas uzņemties šo risku. Un Trumps šonedēļ arī piedāvājis risinājumu eskortēt kuģus, ja nepieciešams, un uzdevis vienai no valsts aģentūrām nodrošināt apdrošināšanu. Redzēsim, kā tas realizēsies dzīvē. Pagaidām tad naftas cenas būtiski arī uz to nereaģēja. Jā, bet ietekme un problēma ir liela, jo caur no Hormuz šaurumu plūst apmēram 20% no globālajiem naftas apjomiem, kā arī būtiskas gāzes apjoms un citas kravas. Tas ir ļoti nozīmīgi gan Āzijas valstīm, gan arī Eiropai. Un šī sakarā Āzijas akciju tirgi pašā marta sākumā arī piedzīvoja straujāko kritumu. Eiropā pēdējās dienas strauji augusi gāzes cena, un arī Eiropas akciju tirgi ir ietekmēti vairāk. Un, ja pirmdien ASV akciju tirgi atguva zaudējumus, tad otrdien redzējām kritumu, un trešdien atkal beidzās ar pluszīmi. Jā, tāda nenoteiktība pagaidām. Bet ASV arī ir mazāk ietekmēta no šī konflikta. Caur naftas cenām, ja mēs domājam. Tu minēji par Āziju, tad Āzijas akciju tirgi šo gadu iesāk ļoti labi, ne tikai Japāna, īpaši jau Dienvidkorejas akcijas fondi pieauga pat par vairāk 50%, pateicoties ar vienu tādam pieaugušam pieprasījumam, arī faktiski trūkuma pēc atmiņas čipiem. Un lielākais Dienvidkorejas uzņēmums Samsung ir līderis starp atmiņas čipu ražotājiem. Likumsakarīgi arī izaugsme ir ievērojama. Protams, pēc tik straujas izaugsmes arī marta sākumā kritums bija lielāks nekā citos tirgos, bet šodien jau akcijas ir atguvušās daļēji. Savukārt, ja mēs skatāmies globāli, tad dienas kārtībā ir jautājums, kādu ietekmi konflikts, šīs augstās naftas un gāzes cenas atstās uz inflāciju, tādu ekonomisku izaugsmu kopumā. Saprotams, krītas aviokompānija akcijas šodien bija minēta jau 23 tūkstoši reisi ir atcelti, un arī aviācijas degvielas cenas aug. Tad enerģētikas un aizsardzības nozares uzņēmumi varētu būt ieguvēji, ja konflikts ieilgst. Ja mēs skatāmies par metāliem, tad zelta un sudraba cena sākoties konfliktam pakāpās. Sudrabs tad no zemākā punkta februārā bija pieaudzis par 40%, bet pēc tam diezgan ātri arī nokuriģējās uz leju. Kopumā 26. gada februārī, mēs par februāru tomēr runājam, zelts un sudrabs turpināja saglabāt augstus cenu līmeņus pēc janvāra rekordiem, kas arī ir zīme, ka investori meklē tādu drošo patvērumu. No zemākā punkta februāra sākumā sudraba cena šobrīd pieaugusi par aptuveni 20% un zelts savukārt par aptuveni 11%. Abiem metāliem, kā jau tu Venta minēji, ir raksturīga palielināta volatilitāte, jeb svārstīgums, ko virzīja šī ģeopolitiskā nenoteiktība, centrālo banku politika un spēcīgs institucionālais pieprasījums. Ja mēs tagad tādu kopsavilkumu, tad, protams, šobrīd ir grūti novērtēt, vai un kāda būs šo pēdējo notikumu ietekmi uz finanšu tirgiem ilgtermiņā. Ja portfels ir bijis labi diversificēts, tad es domāju, ka šobrīd liels svārstības neizjūtam. Un mums, kā eiro investoriem, par labu nāk arī dolāra nostiprināšanās. Katrā ziņā šis ir brīdis tiem ieguldītājiem, kas gaidīja kādus kritumus atsevišķās nozarēs vai reģionos, tad ir iespēja papildināt portfeļus. Paldies tev, Linda, par sarunu, veiksmīgs mums ieguldījums. Arī tev paldies, Vent, un turpinām sekot notikumiem. Tiekamies nākamajos podkastos. Uz redzī!
Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos. Paldies, ka klausījāties! Lai izdevusies diena un uz tikšanos nākamajā sarunā!